visiem šiem tirgiem ir izveidots kopīgs zīmols. Zīmols ar nosaukumu Mājtirgus un ar galveno mērķi ir atbalstīt mājražotājus. Jo veidot šos tirgus nevis vienkārši varbūt kā tirgu kā tādu, kur tikai nākt un iepirkties, bet tirgus kā satikšanās vieta. Šajā vietā atradās vecais tirgus placis, kas jau ir 100 gadus vecs, bet tā kā viņš bija novecojis, tad mēs domājām, kā mēs viņu varētu atjaunot. Šeit viss tika pārbūvēts, sākot ar zemes darbiem, tika uzstādīts bruģis, jaunas ēkas, pilnīgi viss no nulles. Šo vietu mēs taisījām ne kā komerciālu, bet tieši tā, lai cilvēki varētu atnākt un tirgot un nebūtu lielas izmaksas. Mājtirgu ļoti labi vērtēju, tad vismaz cilvēki var iegādāties kvalitatīvu produkciju, ko mēs paši ražojam un arī paši lietojam ikdienā. Šajos mazajos tirdziņos ir prece daudz labāka nekā tajos lielajos ikdienas tirgos. Tajā mazajos tirdziņos pārdot paši ražotāji visu, nav starpnieku. Prece tāda, vismaz tādas zināmas izcelsmes. Mūsų šaknys yra vienodos, panašios, mes esame visi baltai ir tiesiog pas jūs yra kažkas tokio įdomaus, panašaus ir pas mus. Ir yra labai nuostabu, kad tiesiog mes galime draugauti, mes galime sužinoti, kas yra Latvijoje ir kas yra Lietuvoje ir mes galim pasikeisti. Ir tiesiog tai yra labai džiugu, kad tokiame turgelyje mes visi galime prekiauti kartu. Šis projekts ir tomēr pārobežu, kur ir Lietuvas izšodien iegādājās arī no Igaunijas mani. Tas tādā veidā to Latvijas preci būtībā arī popularizē arī uz ārpus ne tikai mūsu ietvaros. Un būtībā arī vietējā tirgu šādu veidu. Tas tikai atbalstāms manā skatījumā. Ļoti patīkami. Pirmām gadām cilvēki satiekās, kaimiņš ar kaimiņu biežāk redzās, sen neredzēt cilvēku, un otrs, ko cilvēks spēja izdomāt darīt, lai piepildīt savu brīvo laiku, lai nopelnītu lieko naudiņu, tomēr tai padarīt dzīvi skaistāku. Kadangi kurtuvėnai turi tokias savo senas tradicijas ir istorinės tradicijas ir turgaus tradicijas, o turgaus kaip ir nebuvo, tai čia labai visi džiaugiasi, kad vėl tas turgus atgimsta. Žmonės gali pažinti savo kraštą daugiau, artimiau. Tai yra, kas yra gaminama tam pačiam krašte, susipažinti, pabendrauti ir pasisemti geros nuotaikos visą savaitę, visą mėnesį. Man tai čia gerai. Jau reikia atgaivinti šitą. Jau mūsų šitų prekybos centrų, su šita chemija, šitų produktų žmonės turbūt atsivalgia ir jau jaučiam vaikuose pasiekmes. Tai šitų kiemturgių atidarimas, aš labai jį sveikinu ir džiaugiuosi, kad galiu ir pati juose dalyvauti. Labai dėkoju, kad mane pakviečia. Cilvēki laukos ir jau par daudz, katrs savā mājā un neiet sabiedrībā, bet mums jau ir ko rādīt, mums ir ar ko lepoties, un mums tik vienkārši liekas, ka mēs, kas tad pirks mūsu ražojumu, bet ir jānes gaismā un viņš ir jārāda. Mēs šeit skatāmies uz šo lietu daudz plašāk. Viens ir objekts, otrs ir šī zaļā ekoloģiskā domāšana. Tā ir mājražošanas attīstība gan Viesītē, gan kopā kooperējoties ar kaimiņu novadiem, jo tam ir nākotne. Ir mes šito projektu priartiname, tas ir pavadinimas kiemturgis suartina produktų gamintoją su produktų vartotoją. Katrs tirgus ir neatkārtojams īstenībā un savādāks. Projekta viens galvenais mērķis ir stiprināt lauku uzņēmēju darbību Zemgalē un Ziemeļu Lietuvā.